Ar jums Laura. Diemžēl piedodiet, es izmainīju savu to te vārdu savā YouTube kanāla vārdu. Un, diemžēl, mani visi video izdzēsās, tāpēc es uzspēlēšu vienu tādu serverī Hypixel Pocket Edition Alpha. Tas ļoti labs serveris, kur var spēlēt ar citiem cilvēkiem. Es arī parādīšu, kā reģistrēties. Vienkārši ejam tāda logu password. Tad uzrakstiet šādi login un password. Lūk, es tieši arī reģistrējos, man vajadzēja. Tā. Tad mēs tāpēc, ja jums rāda password, tad jūs jāuzraksta tas arī. Uzspēlēsim katru minigame pēc kārtas. Brauc PvP. Tur ir jācīnās. Mēs varam arī sadraudzēties ar citu, daudz ko darīt. Tur uzrakstīt, kad es tagad filmēju, bet te arī kādreiz latvieši nav. Tur arī kādreiz ir angļi, ļoti daudz krievi arī, itālieši un vēl citi. Sākās spēle, tur, kur cīnīties. Lūk, mums te tā kā ir parādīts. Es varbūt zaudēšu, jo māku tik labi cīnīties, jums rāda jau -1. Un šis te priekšā, kur ir rādīts. Lūk, arī tas ir jāievēro un tā. Es pēc tam parādīju, kā uzrakstīt, lai dabūtu to servi. Un tas otrs spēle Pro Battles. Tas ir... Es jums nākošajā video parādīšu. Šo es netaisīšu ļoti garu, bet varbūt viņš būs garš. Es to vēl nezinu. Ar Mobizenu es citreiz parādīšu. Viens jau ir. Vai to nenogalināju? Es vēl nezinu, vai es to izdarīju. Tā kā neaizmirstiet spiest laiku. Neaizmirstiet abonēt man video, tas ir ļoti svarīgi, lai abonēt ļoti svarīgi, lai dabūtu jaunas ziņas no video. Šis te čalīts ir stūbenis, es jums saku, viņš ir stūbenis. Un te daudz tik cīna mani, kāpēc nevar cīnīt citus, es nesaprotu. Mans skins ir šāds, ja jūs ieraudzat, mani sauc Laura. Ne, mani sauc studentāja Laura. Tā kā lūdzu arī, ja jūs kādreiz satiekat mani, tad sakat. Jā. Jo tas ir ļoti svarīgi, kā arī mani draugi no skolas. Viena mana draudzene abonē, bet viņa vairs nav mana draudzene. Jo visi vienu manu draudzeni ienīst klasē, un tas ir tik dīvaini. Tas ir baigi nejauki. Un saka citas sliktas lietas pret citiem vēl. Skaties, man -2 tikai arī. Es tikai 2 esmu nogalinājis, un -6 jau. Tas ir ārprāts. Es saku, es neuzvarēšu. Teirā. -4 atkal. Es filmēju 4 minūtes, es filmēju Mobizenu. Es viņu ielādēju arī kādreiz citreiz. Un man pēkšņi mani video izdēs, jo es tur kaut ko saspaidīju, un man pēkšņi pazuda kaut kas. Man ir -5, vienam 12. Normāli. Tā, pavisam paskatīsimies tā. Mans skors ir +5.
Lūk, te bija rakstīts, kas nogalināja A3. Ko? Kas notika? Labi, es neuzlasīju, tā nav mana vaina. Es tagad filmē, es nezinu, cikos kaut kur vakarā jāpaskatās. Lūdzu, strādā. Ja viņš strādā, varbūt man atkal būs jāreģistrējas, es pa to laiku nezinu. Pamēģināsim. Rakstam logina. Tagad password. Tagad reģistrējāmies. Šo spēli izskatījāmies. Simon Says, tur es vienmēr vinnēju, bet dažreiz. Uzrakstīsim visiem hi. I am recording. Un tāpēc Lemon ļoti skaists vārds. Un ļoti skaista meitene. Tāda interesanta. Nezinu, vai viņi reģistrējusies, vai viņi raksta. Jo kad jūs runājat ar cilvēku, tad viņi var stāvēt vai tā kā rakstīt, vai arī izlieks tā kā viņi raksta. Pēc tā. Baidāties par apģērbu sakrāsošanu? Apnikusi apģērbu šķirošana? Jūs to varat mainīt ar jauno Color Catcher. Krāsas mēdz izmaskāties. Viņi nemāk rakstīt, es sapratu. Mums vajag vēl 3 cilvēkus, viss. Mēs esam gatavi, varēsim tagad spēlēt. Zinājiet, kuru filmē video, viņam ļoti daudz jārunā, lai tiem skatītājiem, jūs esat jau skatītāji, lai viņam nebūtu tā jāmoc. Tā, jau sākā spēle un arī darām. Reglās bloku. Easy peasy, ļoti easy. Bet arī kādreiz visi, tā kā aplēš viņus, un tev nav, un tad tu zaudēji. Tagad vēlreiz viņš jāplēš, bet nedarīt to darīt. Es tagad aptuveni laikam 7 minūtes filmē, es nevaru. Es jau 2 reizes vinnēju. Tā, kura mana vismīļākā krāsa, vienalga izvēlēsimies, piemēram, šito. Jā, tāpēc šī ir mana vismīļākā krāsa. Ko vēl varētu jums pastāstīt? Ja kas man ir 9 gadi. Es mācos 41. vidusskolā. Un pēkšņi šodien man pirmais puisis, kuru sauc Kārlis, es viņam iedevu savu telefonu numuru, viņš man to pats paprasīja. Es neticu savām acīm, es viņam pateicu šito Hypixel serveri. Un tas ir tik neticami, un man arī ir viņa telefona numurs. Viņš teica, ja tev ir kāda ķipa, tad es tev zvanīšu. Jā, viņam starp citu ļoti liels garš, un mēs skolā taisījām klases avīzīti, un tur bija rakstīts, kurš ir visgarākais klasē Kārlis, vai arī Rodrigo. Tā golden boot, jā. Arī tad, kad izmet kaut ko, jā, tad viņas var paņemt atpakaļ, un tu dabūt. Atvainojos, pabīdīju mobiļenu. Ar kuru sāku filmot. Es tak netrāpīju. Stāku free bloks. Vienmēr jūs liekat šitā bloks, jo, ja jūs noliksiet, piemēram, šitā, jums arī nederēs. Tā kā... don't move! Tu nedrīkst kustēties. Tā. Nē, man bija punkts pietrūka, bet es vēlreiz nespēlēšu, lai viņš nepaliek gārlaicīgi. 9 pointi. Maksimāli tikai 10. Un tagad Skywars. Jā, tas ir Skywars. Un kādreiz es tā kā... forši meitene. Viņa sauc Zaļais elements. Ļoti labs nosaukums un skaists, starp citu. Ja kādreiz šeit tā kā, mēs esam blakām! Beidzot, es tā kā pirmo reizi esmu blakām kādam draugam, ar kuru es sadraudzējos. Oi, tas ir tik neticami, bet jūs, man liekas, domāju, kas traka. Ej, kur tad palika pārējās? Viņam jābūt. Lūk, neieraudzīju.
Tā, paņemam līdzekļus, kurus vajag. Un tad sākam skaidrs spēlēt. Un tagad es mēģināšu uz centru. Tak. Šādreiz man arī bloki pazūd. Tā, man tikai vienīgais centrā jāpagaida, nu tā kā jāpagaida savu draudzeni, jā. Šaujam uz vienu. Tūbenis tāds, neaizties man draudzeni. Ak, nē, viņš ceļas. Jas, viņš nokritā! Jē, es esmu viena nogalnās. Es arī kādreiz savā planšetē spēlēju. Vau, viņai arī ir lūks un būs. Tu netrāpīsi. Tā. Ak, nē, es nekritīšu līdzi. Bet, protams, ka tā. Piedodiet, ka es nevienēju, jo man aptiek zaudēt draugus, un pēc viņi tā gāja, pagaid. Tā, ja jūs nevarat tik ārā ieiet spēlēt, tad vienkārši uzlikt šitā un habu. Tas būs viss. Nu labi, mēs beigsim šo video. Un tā kā, ko es jums pateicu, un tā kā visiem atā nākušā sērija būs turpinājums. Atā!